Labvakar jūs mājās! Labvakar jūs mājās atkal, kā jau katru mēneša pēdējo otrdienu, izņemot paņēmām atvaļinājumu pagājušajā mēnesī. Tiekamies pie jums, jūsu mājās, ir Grīnvalka, un arī šovakar es pastāstīšu par to, kādas akcijas ir uz šo mēnesi, vēl atgādināšu jums par to, kas jauns ir nākošajā mēnesī, un mazliet vairāk pastāstīšu par kādu no produktiņiem. Un šajā sakarā man ir liels lūgums jums, ja jums ir kādi produkti, par kuriem jūs gribētu, lai es pastāstu vairāk, jūs varētu atsūtīt, uzrakstīt vai piezvanīt uz Grīnvalka ofisu un pateikt, man tā kā pietrūkst informācija par to un to produktu. Un tad es varētu sagatavot tieši to produktu, tādu plašāku informāciju par to, jo man liekas, ka jūs jau visu zinat, un es jau atkal atkārtoju, un pilnīgi jau sāk palikt garlaicīgi, un tādēļ domāju arī šādus tādus jaunus, tā kā, kas tad varētu jauns būt, un varbūt nākošais mēnesis kaut ko sadomāsim jaunu, bet jā, es ļoti priecātos, ja jūs man padotu ziņu, ko jūs tādu jaunu vēlētos. Un otra lieta, esmu sarunājusi un vienojusies ar aromaterapeiti Egiju Zelberi, ka mēs varētu aizbraukt pie jums ciemos, uz jebkuru vietu, kur jūs kādi, tur 8-10 cilvēki savāktos kopā, un mēs kopā varētu arī pasākt kaut ko nebūt, tādu interesantāku un savistošāku, un paspēlēties ar ēteriskajām eļļām dažādos veidos. Ir dažādi šie te veidi, kā varētu ar mūsu produktiem vispār paspēlēties, un arī pagājušajā mēnesī mēs bijām uzaicināti uz Audi centru, uz Mollera Auto, kas ir mūsu sadarbības partneri arī ēterisko eļļu ziņā, un mūsu partneri paaicināja mūs, lai mēs uztaisītu smaržu staciju. Un no sākuma likās, kādā sakarā ir jau ļoti daudz arī citi, kas šādā te smaržu stacijā varbūt būtu piemērotāk un tā, bet tad mēs šo izaicinājumu pieņēmām, un bija bezgala jauks pasākums, kurā tika prezentēts jaunais Audi Q5 un bija izveidots tā, ka tika godinātas 5 maņas, un, protams, viena no maņām ir smarža, un šajā smaržu stacijā bijām tieši mēs Grīnvalka. Varbūt jūs arī kādos sociālajos tīklos redzējāt kādus video no tā, un, ja būs tāda iespējas, varbūt pat kaut kad padošu tālāk arī šo te video, kas no Audi centra ir mums bijis. Un tajā smaržu stacijā bija, izrādās ļoti interesanti cilvēkiem ir papētīt sevi vairāk caur smaržām, un šajā smaržu stacijā mēs piedāvājām izveidot, teiksim tā, mums bija izveidots naudas maisījums, kur varēja katrs sapilināt un izveidot savu naudas podziņu, ielikt iekšā savā makā, un šajā smaržu stacijā arī katrs varēja izveidot savu autosmaržas bumbiņu, kas bija koka bumbiņa, kurā sapilināja tos aromātus, kas tieši konkrētam cilvēkam vislabāk patika, un to pakonsultēja un palīdzēja. Teiksim tā, viņiem galvenais uzdevums bija paskatīties mūsu aromaterapeitei Egijai Zelberei acīs, un viņi uzdeva viņiem pareizos jautājumus un izveidoja pareizo
smaržu šo te bumbiņu, un tiešām visas tās 3 stundas, cik notika tas pasākums, mums visu laiku cilvēki stāvēja rindā, 20 cilvēku rindā, cītīgi gaidīja, kad varēs izveidot šo te savu individualizēto smaržu bumbiņu, un jā, arī šādā veidā mēs varam piedzīvot kaut ko interesantu un piedalīties kādos neparastos piedzīvojumos un pieņemt tādus aicinājumus. Tā ka varbūt arī jums gadās kādreiz kādi pasākumi, kuros liekas, ko es tur darīšu. Nē, piedalieties, jo tas ir patiešām ļoti interesanti un saistoši. Lūk, tā ka ir dažādi veidi, kā mēs varam tikties ar cilvēkiem un sarunāties, un jā, mēs arī esam gatavi. Segijai ļoti patika tā reize, kad viņa bija Liepājā, un mēs vienojāmies, ka mēs labprāt atkal aizbraukt uz kādu Latvijas pilsētu, un tā varbūt ne tikai Liepāja, bet varbūt arī Liepāja tai skaitā, un varbūt arī jebkuras citas pilsētas, kur jūs mītat un kur jūs vēlētos, lai mēs pie jums aizbraucam ciemos, un mēs varētu mazliet parotaļāties ar ēteriskajām eļļām, un mazliet, tā kā ar tādu sievišķīgu, vai pat ne sievišķīgu, vienkārši ikdienas maģiju paspēlēties un padarboties. Lūk, tas tāds mazais ievadiņš, bet tagad pie nopietnām lietām ķeramies klāt. Tātad, laipni lūgti mūsu ikdienas ikmēneša webinārā, un tad ķersimies klāt pie septembra akcijām, bet pirms mēs ķeramies pie septembra akcijām, tad es mīļu prātu gribētu arī jūs iepazīstināt, vai pareizāk sakot, paskatīties, kas te mums Grīnvalka veikalā ir šobrīd. Kādas ir šobrīd mūsu akcijas, un te mums jāpaskatās vairāk, kas tad mums te ir. Tātad, uz šo momentu Grīnvalka akcijas ir, ko jūs vēl varat paspēt, jo ir tikai 26. datums. Mēs varam visu, ko vēl paspēt iegādāties to, kas varbūt akcijās ir ieinteresējis, bet ir aizmirsies vai ir pazaudējies kaut kur. Un tātad, uz 2 par 1, tātad vienu pēc otras dāvanā mums ir tādi produktiņi kā optikas audums brillēm, uz septembri visām audzinātājām, kam tuliņ būs svētki, jo 1. septembris sākās katram skolniekam, kuram sākās atkal svētku laiks, sākās skola. Varam uzdāvināt šādu te optikas audumu brillēm un ekrāniem, katram ir mobilais telefons, jau katram trešajam ir brilles, arī maziem bērniem, jauniešiem ir brilles ļoti daudziem, jo patiešām redze liecina to, ka mēs nemaz nezinām, kas mums tālumā nākotnē sagaida, un tādēļ ļoti daudziem ir šī te tūredzība, ka viņi tālumā neredz, un tā ir tikai likumsakarība, droši vien tāds laiks šobrīd. Mēs tiešām nezinām, kas būs rīt. Un tāda 2 par 1 cēnu ir stikla tīrīšanas audumam akcija, tai pašā akcijā ir arī luks audumi un arī avenīte. Arī mūsu avene ir šajā pašā akcijā. Tad mums 2 par 1 cenu ir grīna audumiņš un divpusējais audums. Ziniet, šis, pareizāk sakot, grīna audums ir arī šajā pašā akcijā. Tātad veseli 5 dažādi audumi mums ir akcijā vienu pēc otras dāvanā, bet divpusējam audumam ir ļoti īpaša cena, 6,50 gabalā. Grīnvalka mitrinošais lūpu balzāms, jaunais pievedums ir ar cenu šajā mēnesī 3,50. Zinu, ka nākošais mēnesis tā nebūs vairāk, tā ka izmantojiet šo iespēju. Arī ļoti laba dāvana visiem bērndārzā ejošajiem un skolā ejošajiem. Grīnvalka salvetes kosmētikas noņemšanai komplektiņš, 2
gabali maksā 8 eiro. Akcijā mums iet arī trauku audums 7 eiro. Un putekļu slotiņas mopi vēl daži ir palikuši noliktavā. Tas ir tā putekļu slotiņa, kurai tāds bija tāds tā kā, nu tā kā tāda dakšiņa, uz ko uzliek to mopu, ja. Un tad, jā, tāda dezinfekcijas līdzeklim ir atlaidīta vēl Grīnvalda bumbai un vannas sālim. Nu, lūk. Un jā, atgādinu jums arī, ka mums ir šīs te, redz, kā es skaisti visu to norunāju jums, bet neuzrādīju uz ekrāna. Vēlreiz ātri pārskriešu pāri. Tātad mums ir magnēta bumbai laba cena, dezinfekcijas līdzeklim laba cena, šobrīd arī kam ir kaut kādi masāžas kabineti, kas ir frizieru salonu un vispārējie. Ļoti labi ar šo 0,5 koncentrātu ļoti ilgam laikam pietiek. Bērndārziem ir lielie iepakojumi un iestādēm tādām jau tur slimnīcām, poliklīnikām, ambulancēm un tā. Tad trauku mazgāšanas audumiņam ir laba cena 7 eiro, divpusējam audumam 6,50, 5 audumiņi mums iet akcijā šobrīd. To es tātad visu pārunāju, un tagad vizuālais moments, ja? Nu, lūk, tā. Tālāk mēs ejam jau atpakaļ pie tā, ka mums šobrīd, kas tad mums ir šobrīd veikalā, nevis veikalā, bet jaunajā tā, nenotiek tik ātri. Tātad, tas šausmīgi jautrs, bet ļoti jautrs noskaņojums man ir. Man ir sajūta tāda, kad mums sāk parādīties mazliet vairāk atkal jau saules, un tas nozīmē to, ka jā, paliek labāks noskaņojums. Es ļoti ceru, ka piepildīsies šis te scenārijs, kad mums teica, ka mums septembrī būs 25 grādi. Tas būtu ļoti jauki un ļoti silti, bet gribēju pievērst jūsu uzmanību. Vai esat pamanījuši, ka ārā saulrieta un saulēkta laikā debesis ir ļoti dzīvas, ļoti tādas īpatnējas, nepierastas. Vakardien es braucu mājās no darbiņa un tieši saulrieta laikā man vispār bija tik, ja nebūtu diezgan dzīva satiksme uz apļa, kurā es ieraudzīju, ka no visām pusēm debesis ir tik interesantās krāsās, tie mākoņi, tas bija pirms pērkoņu negaisa, sarkanas, lilā debesis, koši dzeltenas, zilas, vienkārši tik vienreizēji skaistas. Man pat vispār ir tā sajūta, ka arī lietus ir pilnīgi citādāks, kā tas ir bijis jebkad manā mūžā. Un sajūta ir tāda, ka tas lielais daudzums lietus, kas šobrīd ir, ka viņš vienkārši skalo visu, kas mums apkārt ir ar ļoti tādu dzīvinošu un ļoti tīru ūdeni. Tas vairs nav tas, kad mums reizēm likās, ak, Dievs, mūs laikam tiešām grib noindēt, ja? Nē, liekas, ka visu skalo, un acīm redzot ir daudz, ko vajadzētu noskalot un ko vajadzētu zemē izskalot ārā kaut kādus sārņus, jo ūdens šobrīd līst daudz, bet tas tiešām ir tāds, tā kā dzīvošais ūdens, tā kā dzīvais ūdens. Es nezinu, kā jums tas viss izskatās, varbūt arī padalījieties čatā, kā jūs to jūtat, bet man tiešām ir tā sajūta, ka tas viss ir tieši, īsti uz labu. Arī pērkona negaiss, kas bija šajās dienās, vajadzīgi mums tā elektriskā strāva bija, acīm redzot, tajā zemē iekšā, lai pašķīdinātu visu to, kas arī mūsos sastāvējies ir tas kas
Tas, ka mēs esam savilkušies tādi kamoliņā un viss ārģi sākās rudens, laikam iesim uz dusu. Nu nē, kāds rudens, kāda dusa jādzīvo, ja pat debesis ir pienākušas dzīves tuvāk un sarunājās ar mums, tad kāda gulēšana, jāmostās augšā un jāsāk dzīvot. Nu tā. Tās tādas manas pārdomas, es nezinu, kā jūs jūtaties, man galīgi nav rudens depresīvais noskaņojums, varbūt tāpēc, ka es biju 13 dienas Grieķijā, saulē, protams, un siltā jūrā, jūs teiksiet, jā, tas droši vien ir tāpēc, godīgi sakot, kad es atbraucu uz šo augstumu un bērniem vajadzēja, mazbērniem, pēc tā, ka viņi skrēja pliki, bija jāsāk vilkt kombinezonus, un viņi reāli nesaprot, kāpēc viņi nu pat varēja ārā iet. Tā kā pilnīgi plikiņi. Tad viņiem saka, nē, ir jāsaģērbjās, un kur nu vēl tā parasti, bet jāsaģērbjās, jāvāk kombinezoni, jāvāk gumijnieki, un viņiem ir tāds, kas tas tagad vispār notiekās. Bet, nu jā, visi mēs jauki pavadījām laiku plikiņi Grieķijā, un tagad jauki pavadām laiku gumijniekos un siltajos, bet lietus kombinezonos šeit Latvijā. Un gaidām, kad būs tie 25 grādi Latvijā. Būs. Nu, kur tad viņi paliks, vai ne? Siltumu mums arī vajag. Avenes negatavojās, vīnogas negatavojās, tikai tāpēc vien, ka mums nav saulītes. Tātad mums vajag saulīti. Tagad viss būs noskalots, viss būs tīrs, viss būs padzirdīts. Un daba jau nu šogad, man tā liekas, tik zaļa. Tas ir pasakaini, cik zaļa mums ir daba. Tā, labi, beidzu jūsmot. Un ejam tālāk. Ja vien mēs varētu pakustināt slaidus, tad jau vispār būtu pavisam fēni. Tā, nu mēģinam. Gan jau, ka ies uz priekšu. Tā, tātad kas nākošā mēnesī? Grīdas komplektiem būs akcija. Mazajām komplektiņām iegādājoties mazo grīdas komplektu, saņem dāvanā jebkurus 2 tīrīšanas audumus pēc izvēles. Tātad pats raksti komentārā, kurus audumiņus tu vēlies. 2 saņemsi pie savu pasūtījuma. Otrs komplekts, kas iet ar šādu pašu akciju, tikai vēl labāks. Tātad pērc vidējo grīdas komplektu un ir īpašais bonus, dāvanā ir jebkuri 3 tīrīšanas audumi. Tātad 3 tīrīšanas audumi iet dāvanā, atkal pierakstam visu klāt. Kas tad ir komplektos šajos ietilpst ergonomisks kāds, izvalkams tāds teleskopiskais, viegli metāla pēda, un speciāli audumi sausai un mitrai tīrīšanai. Nodar gan visiem grīdas segumiem, gan flīzēm, gan laminātam, gan parketam, gan linolejām. Tātad šis mums iet akcijā, abi divi, gan lielais, gan mazais, gan vidējais komplektiņš. Vēl ir profesionālais komplektiņš, kas ir jau pavisam liels, mega liels. Tas būs vairāk jau dažādām iestādēm, kur ir lielas platības tīrīšanai, kas ir nepieciešams. Jo pat ļoti lielā mājā, vislabākais, visērtākais tomēr ir šis te vidējā izmēra komplektiņš. Nu tā, tālāk. Gumijas birste ir arī īpaša atlaidi, tātad šajā mēnesī 6,50 maksā, un šī te gumijas birste sākumā ir īpaši izstrādāta un radīta, lai mēs tīrītu mopus, tātad šos te sausos mopus vai izmazgātu ļoti, ļoti dziļi un kārtīgi mitros mopus, mazgāšanas mopi, kas ir, bet ļoti labi strādā arī un piemērots ir gan paklājiem, gan mēbelēm, autosaloniem, apģērbām, visām tekstilu virsmām, kas ir ļoti labi zamšādas apaviem. Tagad it īpaši sāksies tas rudenīgais laiks, vairāk daudz mums ir zamšu zābaciņi, grūti tīrāmi, tad ar šo te gumijas birsti vienkārši ideāli tīrās. Noņem visas pūkas spalvas, ja mums ir
kaut kādi apģērba gabali, vai mums ir dzīvnieki mājās, vai ļoti daudz mati krīt, un uz melnām drēbēm ļoti labi tas redzams, tad ar šo te gumijas birsti vienkārši samitrinam viņu zem ūdens, nobirstējam apģērbu, viss ir tīrs ļoti labi, un pie tam tā virsma arī tāda antistatiska paliek. Nav tā, ka līp tik ātri akal izskalojam birstīti zem ūdens, un viņi kalpo ļoti, ļoti ilgu laiku. Un vispār tā ir tāda ilgmūžīga alternatīva vienreiz lietojamām tām līplentēm, ja, un rullīšiem, kas mums ir, lai notīrītu no pūkām un putekļiem un spalvām matiem apģērbu. Un tādā veidā mēs, protams, arī saudzējam vidi, protams, kā ar visiem mūsu produktiem. Tad īpaši atlaidīti mums ir virtuves pelēkajam audumam. 5,40 maksā audumiņš, tas ir manā uztverē viens no tiem brīnuma audumiem, jo tiešām notīrīt jebkuras taukainas virsmas ar šo īpaši izstrādāto, teiksim tā, to auduma aušanas veidu, ir panākts tas, ka tikai ar ūdeni un šo te audumu var notīrīt šos te tvaiku nosūcējus, kuri ir pilni ar taukiem un putekļiem, un ko pat ne ar kādu trako ķīmiju nevar notīrīt. Ar šiem te audumiem vienkārši tikai ar ūdeni ļoti labi var visu notīrīt. Tad protams, šis te audumiņš ir 300 reizes mazgājams, varam mazgāt viņu, pēc tam, protams, tie tauki jādabū no auduma ārā, un tādēļ ļoti labi nodara šīs te melnās ziepes grīnvalka, kuras nākošu mēnesi ir ar atlaidi. Grīnvalka melnās ziepes, tāpat franču baltās ziepes var izmantot arī, lai attīrītu šos audumiņus. Mūsu grīnvalka naturāli shine dišsop neitrālu un trauku mazgājamo līdzekli var izmantot arī, lai varētu attīrīt audumiņu no taukiem un izmazgāt. Lūk, un grīnvalka melnās ziepes, ļoti daudz es par viņām esmu runājusi, un mums arī bieži mēdz būt šīs te atlaides, jo tas ir produkts, kurš ir vajadzīgs gan dārza darbiem, gan es tagad gribu tā jau kā vecmāmiņa ar bērndārzniekiem, ar šādu pieredzi. Es gribu teikt, ka tas ir pilnīgi, absolūti nepieciešama lietība, mājā, kurā ir mazi bērni. Jā, vēl ar pieaugušiem, tur ar tiem pleķiem un ēdienu traipiem un visiem pārējiem. Iespējams, ka ir veids, kā labāk var tikt galā, kaut gan es nezinu, kā var kafiju, vīnu un visus pārējos taukus un banānus dabūt no drēbēm ārā. Tad es varu viennozīmīgi pateikt, ka melnās ziepes ir absolūti nepieciešama lieta katrā bērna mājā, jo tas palīdz tik ļoti padarīt dzīvi daudz vienkāršāku, jo man visi radīja arī tādi nosmērējās bērni ar kaut ko nosmērē drēbītes un ko. Visi tādi pilnīgā miera, lai tur tek saldējums, lai tur tek banāns smērējās, lai tur rogas, ja. Visi ir pilnīgi relaksēti no tā, ko kādreiz bija. Bāc atkal, atkal drēbes jāmet ārā, jo būs traipi. Nē, visi tādi, man melnās ziepes mājās. Man visiem radiem draugu bērniem arī mājās jau ir melnās ziepes, jo tas tiešām reāli atslogo ģimeni, mazina tā kā spaidus un draudus mājā, jo mēs pilnīgi mierīgi visi varam skatīties kā bērni. Normāli viņi nocūkojās. Viņi tur peļķē izbradājās, ja. Suns ieliec gultā ar netīrām kājām. Mierīgi, ja. Vispār bez problēmām, jo mēs labi zinām, kā apstrādājam pirms mazgāšanas, pirms liekam veļas mašīnā, apstrādājam to traipu, saslapinam, uzliekam virsū ziepes, kārtīgi saberzējam. Ja ir ļoti nešpetni traipi, varam pat kādu brītiņu pamērcēt. Ja ir, tāda, elementāri traipi vienkārši saziepējam. Visērtākais patiesībā ir
Ja kādreiz ir kādas labas cenas uz Marijos Fabrē jau tiem gatavajiem maisījumiem, tām pudelītēm, tām špricējamām pudelītēm. Ja ir kādreiz tās labās akciju cenas, kad visam Marijosam ir atlaid vai vēl kaut kas, rekomendēju viņas nopirkt, jo viņa ļoti laba ir. Viņā sajauc jau to šķidrumu ar ūdeni, un tad tikai šik, uzpūš virsū, iemet veļas mašīnā. Šik, uzpūš apstrādāto traipu, iemet veļas mašīnā, tālāk mazgājam ar universālo mūsu Grīnvalda mazgāšanas pulveri, elementāri. Viss ir tīrs, viss ir jauks, un ziniet, pat ar šīm te melnajām ziepēm reizēm ir tā, kad, es pieļauju jūs mājā ir tāpat, ka vīriešu krekli, viņus tā kā izmazgā baltos kreklus, ja viņi ilgstoši stāv skapī nelietot, tad viņiem paliek tās, kas ir kādreiz bijuši lietotās vietas, locījuma vietas un tā, viņas paliek tādas dzeltenīgas. Un tad ir tā, ka liekas, šitas jāmet ārā. Mums arī bija lielā tīrīšana, kārtošana Dinam skapī, un vesela kaudz tos baltos kreklus, viņš izlika ārā, viņš saka, šitie laikam ir tā kā, jāved projām. Es tā paskatījos, žēl, tie krekli jau ir jauni un tā, bet, skats, draņķīgs. Tad es domāju, labi, pirms tā kā pavisam dodam viņus prom, paņēvišu, saziepēšu ar melnajām ziepēm, pamērcēšu un tad ielikšu mazgāties. Kurš būs labs, paliks apakaļ skapī, kurš nebūs labs, viss sveiki. Klausieties, atdeva atpakaļ Dinā viss krekls, ko viņš iedeva, viņš bija pilnīgi nelaimīgs, jo atkal skapis ir pilns ar krekliem. Tā ka jā, ja jūs negribat tā, tad vienkārši jūs reizi ātri metat ārā tos kreklus, jo citādāk, ja jūs izmazgāsiet melnajām ziepēm, viņas atkal būs tīrs un balts. Tā ka jā, protams, kad var šīs te melnās ziepes lietot arī, kā jau es stāstīju par dārzu, dārzam tagad laikam tikai tās rožu kaut kādi kukaiņi ir pie vainas, vairāk jau uz citiem kukaiņiem mums nav jāuztraucās. Bet mājas augiem uz palodzēm, kas ir tad baldblusiņas un visādas tādas kā viņi tīklērcītes vai kā viņas sauc, tās arī ļoti labi var ar šīm te melnām ziepēm tikt ar viņām galā. Tālāk. Es jau laikam te ļoti aizraujos, atkal neko nepaspējuši pastāstīt. Lūk, tālāk. Tālāk akcijā ies Alepo ziepes. Alepo ziepes 7,50 šajā mēnesī būs 3% Alepo ziepes, tās ir Marijos Fabrē ziepes, ko viņi ir aizguvuši šīs te sīriešu Alepo provinces vārīšanas tradīcijas, jo tajā brīdī, tad, kad sākās lielie nemieri un kari Sīrijā, tāda piegāde šīm te Alepo ziepēm, diemžēl, bija ļoti neregulāra un vispār ļoti problemātiska. Un tādēļ Marijos Fabrē šobrīd ir vispār sākuši paši arī šo te ražošanu Alepo ziepēm. Kāda ir, ar ko tās Alepo ziepes atšķirās no parastajām olīveļas ziepēm, jo tur sastāvā ir lauru ogu eļļa, un attiecībā no tā, cik tur ir procentuāli, tad viņas tiek izmantotas arī ādas kopšanai tādam veidam. Īsumā piemērotas jutīgai ādai, problemātiskai ādai, aknejai, riejai, psoriāze, ķermeņu matu mazgāšanai, bērniem un mazuļiem arī var lietot šīs te 3%, jo tās, kas jau ir lielākiem procentiem, tās ir ļoti
nu, tā kā, teiksim tā, viņas jau tad, kad ir akne, var izmantot, jo viņas ir antibakteriālas un viņas arī mazinās iekaisums, bet tai pašā laikā viņas būs pārāk spēcīgas bērniem un mazuļiem. Īpašības mitrina un baro ādu, nomierina ādas kairinājums, neizjauc ādas dabisko pH līmeni, nesatur krāsvielas un smaržvielas. Bet šeit vien es negribētu apstāties. Es gribētu par šīm te Alepo ziepēm parunāt mazliet vairāk, jo man būtu svarīgi, šoreiz es sagatavoju kaut ko par Alepo ziepēm. Un tāpēc es tulītās iziešu te pišķiņā ārā. Nu, lūk, par Alepo ziepēm. Un Ei! Nu, neļausies. Kas te notiek tagad? Būs kārtība vai nebūs? Nē, nu tiešām. Pilnīgi jāsāk apžoties būs. Ak, man dieniņa! Nu, nemaz negrib man klausīt. Nu, lūdzu. Es ļoti atvainojos. Tātad. Viens traki neklausīgs kompjuters. Ja nu pēkšņi man tomēr neizdosies. Viņš uzskatīs, ka man nevajadzētu jums stāstīt par Alepo ziepēm. Nu, neko darīt. Man būs jāturpina stāstīt vienkārši par Grīnvalka veiku. Par Grīnvalka. Par Grīnvalka. La. Nu, labi. Vārdu sakot, stāstīšu jums mutvārdos. Nebūs nekādi skaistie faili. Par Alepo turpināsim. Alepo mums... Par Alepo ziepēm vispār ir ļoti daudz informācija. Alepo ziepes ir tāda, nu, teiksim tā, viņam tāda... tradīcija, kas izturējusi laika pārbaudi, un šodien tiešām es gribēju mazliet vairāk jums par to pastāstīt. Nu, manam kompjuteram ir šobrīd citas domas, nu nekas. Un kas tad ir, kāda šodien arī mazliet papētīsim, kāda ir Alepo ziepju izcelsme, tie ražošanas procesi un arī tās īpašības. Un, protams, arī, ko tad tas vispār nozīmē mūsdienu tajā pasaulē. Un šī te ražošana, šī te izcelsme un tāda vēsture, jā, tās Alepo ziepes, ir viena no tādām senākajām ziepju ražošanas vispār tradīcijām pasaulē. Un tiek pat tā domāts, ka tā izcelsme, ir zināms, ka izcelsme ir Sīrijas pilsētā Alepo,
un tiek domāts, ka tas ir pat vairāk nekā pirms 2000 gadiem. Un senās Romas un Ēģiptes tekstos var atrast visādas atsauces uz šīm ziepēm, kas tiešām liecina par to seno vēsturi. Un tāda liela ražošana savukārt sākās aptuveni 8. gadsimtā, kad tika izstrādāts pirmās tādas tehnoloģijas olīveļas un lauru eļas sajaukšanai, radot tādu unikālus īpašības šīm te ziepēm. Kas tad ir Alepo? Alepo tiešām tiek uzskatīts par ziepju šūpuli, un senā Alepo pilsēta bija nozīmīgs tirdzniecības centrs Zīdaceļā, un tas arī veicināja ziepju popularitāti un izplatību visā vidusjūras reģionā un tālāk. Ir arī sastopama tāda žurnālos tiek rakstīts, ka Alepo ziepes var lepoties ar titulu pirmās cietās ziepes pasaulē, kas ir arī tāds būtisks atskaites punkts higienas un ķermeņa kopšanas vēsturē. Tradicionālā Alepo ziepes tika ražotas ģimenes darbnīcās, kur šīs prasmes un receptes tika rūpīgi sargātas un nodotas no paudzes paudzē. Un arī līdz mūsdienām daudzās ģimenēs Alepo apkārtnē joprojām ražo ziepes, izmantojot šīs senās senču metodas, kas principā gandrīz nemaz nav mainījušās gadsimtiem ilgi. Un šīs te Alepo ziepju tehnoloģija vēlāk arī izplatījās uz Eiropu, īpaši uz Franciju, kur tā ietekmēja marseļas ziepju attīstību, un kas arī tagad ir pazīstams visā pasaulē, un arī ir katrā mūsu mājā, ir marseļas ziepes, un Marijus Fabrē ir viens no tiem, kas gan šīs te Alepo ziepju ražošanu pie sevis jau ir izzinājis un veicis gan melno ziepju ražošanu, to, ka viņš ir atvedis no Marokas, un tā ka un mēs šajā sakarā arī visu to esam ieguvuši. Alepo vecpilsētas tirgus ir viens no senākajiem un lielākajiem slēgtajiem tirgiem pasaulē, un tas ir arī iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Un šeit gadsimtiem ilgi ir bijuši tādi īpaši kvartāli, kas veltīti tieši ziepju ražošanai un tirdzniecībai. Tirgu var novērot visu Alepo ziepju ražošanas procesu, no izejvielu piegādes līdz gatavo ziepju pārdošanai, un amatnieki rāda arī to savu prasmi, griežot lielus gabalu ziepju blokus tādos mazākos gabaliņos un iespiežot uz tiem tradicionālos zīmogus, kas apzīmē ražotāju un lauru eļas saturu. Pirms Sīrijas pilsoņu kara sākuma 2011. gadā Alepo ziepju kvartālā darbojās simtiem mazu darbnīcu un veikaliņu. Diemžēl šis te konflikts ir ļoti nopietni ietekmējis šo vēsturisko mantojumu, tāpēc daudzi ir pārstājuši šo rūpalu, bet, protams, ļoti daudz amatnieki ir apņēmušies saglabāt šo seno tradīciju un turpina to praktizēt gan Sīrijā, gan arī ļoti daudzi ir izklīduši pa pasauli un arī ārpus tās un bēgļi citos reģionos nonākuši atkal uzsāk šo ziepju ražošanu, tāpēc viņiem ir visā pasaulē. Vai jūs zinājāt, kā Alepo vecpilsētas tirgū katrai amatnieka ģimenei bija tāds savs unikāls zīmogs, ko iespies ziepēs, kas kalpoja arī kā kvalitātes zīmogu un ģimenes mantojuma apliecinājums. Kā tad notiek šis te ražošanas tas process? Tas process notiek, es vēlreiz mēģinu. Jums arī padot, nebūs. Nebūs. Labi, nesanāks man.
galīgi man neļaujās. Nu, neko darīt. Nu tā. Tātad, kā tas ražošanas process un kādas vispār sastāvdaļas ir Alepo ziepēs. Tātad Alepo ziepes sastāvdaļas ir olīveļa, galvenā bāze, kas mitrina un baro ādu, laurueļa, piešķir šīs terapeitiskās, ārstnieciskās īpašības, ūdens ir nepieciešams pārziepošanās procesiem, un ātrī hidroksīds, tā ir tā ziepju bāze, ir ķīmisks elements, kas reaģē ar eļām, var sakot, lai ziepes kļūtu par ziepēm, tādā veidā, kādā viņas ir nepieciešams pievienot ātrī hidroksīdu un ūdeni. Un tad visu to savārot, veidojās, notiek tāds pārziepošanās process, un eļļa pārvēršas par ziepēm. Es arī daudz esmu stāstījusi, tad, kad es stāstu par ziepēm, es domāju, jūs visi jau atceraties, kad jebkuri tauki, kad savienotos ar ūdeni un sārmu, beigās veidojās par ziepēm. Un tad ir vajadzīgs tas ūdens, kurš pārstāja to pārziepošanās procesu, tāpēc viņas tiek tā kā skalotas. Un Alepo ziepes atšķiras no citām ziepēm tieši ar to, ka tajās netiek pievienots nekādas tur mākslīgas krāsvielas, smaržvielas, konservanti vai arī stabilizatori vai cietinātāji un tā tālāk. Un to zaļā krāsa ir dabiska un laika gaitā ārējā daļa kļūst dzeltenīgi brūna, kamēr iekšpus saglabā zaļo toni. Un arī jūs vienmēr varat nopērkot Alepo ziepes, ja jūs viņas sagriezīsiet gabaliņos. Nu, reizēm tas ir ļoti ērti, ka viņas sagriež gabaliņos, kad tu tā kā tik ātri viņas arī nenolietojās. Un tad redz to skaisto zaļo krāsu, kas ir. Bet tāda ir tikai Alepo ziepēm, viņa nebūs olīveļas ziepēm. Un kāds tas ražošanas process, tātad priekšeļu sagatavošana. Olīveļa un lauru eļļa tiek sajaukts īpašās proporcijās. Pie tam tiek izmantots nevis lauru lapu vai lauru, nezinu, tur mīzes vai kā tur eļļa, bet tieši lauru ogu eļļa. Tad ir tā saucamā saponifikācija vai tad eļļu maisījumam pievieno natrija hidroksīda šķīdumu. Tad viņas kļūst, tad viņas vāra ilgstošu laiku, apmēram 3 līdz 7 dienas. Rūpīgi visu laiku maisot vāra. Tad, kad viņas ir gatavas, tad šo te apstādina to ziepošanās procesu, un tad viņi ielēja to šķidro ziepju masu, izlēja uz grīdas tādā milzīgā telpā, nu tā kā tādā baseinā. Un tur brīvā dabā viņa arī žūst. Pēc sacietēšana, pie tam tā žūšana notiek aptuveni, tā žūšana nogatavināšana aptuveni 9 mēneši un vairāk. Un pēc tam jau pēc sacietēšanas ziepes sagriež kubiņos ar tādiem speciālām stieplēm, un tādi speciāli instrumenti. Un pēc sacietēšanas tās ziepes, kad tiek sagrieztas kubiņos, tad uz katras ziepes tiek uzlikts ražotāja zīmogs. Nu, tāds process notiek šīm te ziepēm. Tas nogatavināšanas, žāvēšanas nogatavināšanas process ir ļoti īpaši svarīgs. Tas notiek tādās speciāli labi veidinātās telpās, kur ziepes tiek regulāri apgrieztas, lai nodrošinātu vienmērīgu žāvēšanu. Un šis ilgais process ļauj ziepēm kļūt cietākām un maigākām arī pret ādu, kā arī pilnībā pabeigt visas tās ķīmiskās reakcijas, kas notiek saponifikācijas laikā. Un Marijos Fabrē rūpnīcā ziepju gatavība, gan olīveļu ziepju, gan arī šo te Alepo ziepju gatavība tiek noteikta pēc garšas. Meistars iet un garšo ziepes, un tad, kad viņš ir noteicis to, ka jā, tagad ir gatavas, tad arī tiek lietas un viss process notiekās tālāk. Lūk, tālāk.
Tālāk tā. Nu. Te es arī gribēju mazliet vairāk pastāstīt par to, tas noslēpums, ar ko tad viņas atšķirās no visām parastajām olīveļas ziepēm, kas arī ir labas ādai, arī ļoti labi strādā. Ar to, kad ir laurus nobilis. Lauru koks ir vidusjūras reģionām raksturīgs mūžzaļš koks, kura lapas un ogas tiek izmantots gan kulinārijā, gan medicīnā. Alepo ziepi ražošanā tiek izmantot eļļa, ko iegūst no lauru ogām, nevis no lapām, ko es jums teicu jau, ja? Un tad iedomājieties, ir tās lauru ogas, un cik sarežģīti iegūt to eļļu ir. Un lauru ogu eļļa satur vairākas bioaktīvās vielas, tostarp laurīnskābi, tā ir taisna ar antibakteriālām īpašībām. Linolskābe palīdz saglabāt ādas mitrumu un barjeru atjaunot. Antioksidanti tur ir, kas aizsargā ādu no brīvajiem radikāļiem, flavonīdi, kam ir pretiekaisuma īpašības. Un jo augstāks ir lauru eļas saturs Alepo ziepēs, jo tās ir tādas, viņas ir gan dārgākas, protams, ja, un arī viņām ir tāda spēcīgāka medicīniskā iedarbība, ārstnieciskā. Un tā tradicionālā Alepo ziepu saturs ir no 3% līdz 40% lauru eļas. Un ziepju krāsa ir atkarīga arī no laura eļas koncentrācijas, jo augstāk, jo tumšāk zaļa būs tā krāsa ziepēm. Un franču tādi pētnieki ziepju ir izpētījuši, ka lauru eļas daudzums, kas pārsniedz 30%, piešķir ziepēm īpaši spēcīgas tās ārstnieciskās īpašības, kas ir efektīvas pret dažādām ādas problēmām, psoriāzi, šo te akni, vēl dažādiem purunkuļiem un visu pārējo. Un tad tāda 3 līdz 7% ir viegla formula, piemērot normālai ādai ikdienas lietošanai bērniem, zīdaiņiem, tad 12–20% ir vidēji spēcīga, laba būs sausai ādai un viegla ādas problēma gadījumā, un tad tāda ārstnieciskā formula ir no 25 līdz 40%, tur jau ir tās jau būs efektīvas pret nopietnām ādas problēmām, bet viņas arī nederēs bērnu ādai un jutīgai ādai, viņas jau būs pārāk spēcīgas. Un lūk, tā. Un tad tāda, ko es vēl gribēju, vēl es gribēju arī mazliet pieminēt tādu lietu, kā vispār lauru lapas, ko viņas tā kā dod, un kur vēl, tā kā es atradu, kur vēl un kādos veidos vēl izmanto, un kādas vispār ir lauru lapas noslēpumi, jo ne tikai ziepēs, protams, viņas ir sastopamas, un mēs katrs, jebkurā veikalā varam nopirkt lauru lapas, un tad ir, ir dažādie stāsti, jā, uz Olimpa dievu altāriem dedzināja lauru lapas. Un tad ir jautājums, tas ir tāda sagadīšanās, vai tam tomēr bija kaut kāda īpaša jēga. Un tad tā kā pētot to visu, jā, ir skaidrs, ka vairākumam augos izmanto, lai padzītu ļaunos garus, attīrīt elpu, piemīt antiseptiskās īpašības. Un tad ir tāds jautājums, kādas tad ir tai lauru lapai, jā, viņa ir gan antiseptiķis lauru lapa, ir gan pretiekais un pretsāpju līdzeklis, un pats lauru koks ir tāds, kuru var principā audzēt visur, kur temperatūra nenokrīt zemāk par -10 grādiem, tajā skaitā arī istabā.
No gaismas nepietiekamības Lauras kā dekoratīvs augs arī saka, ka īpaši neciešot. Un tad ir dažādi veidi, kā tad viņu izmantot. Var likt uz nakti apavos dažas lauru lapas, tās ievērojami mazina nepatīkamos aromātus. Arī toaletēs var likt vai citās kādās tur skapīšos kaut kādos apģērba vai vēl kaut kur mazinās nepatīkamus aromātus, nepatiks kodēm. Tad ir tādi vēl arī tādi pamācības, kad izvilkums ūdenī nodara mutes dobumu iekaisumu gadījumā, ādas un gļotādas slimību gadījumā, un arī, lai dezinficētu rētas. Lauru lapu novārījumu lieto pret vēderu uzpūšanos, kā arī urīndzenošu līdzekļu urīnceļu infekciju gadījumos. Tas atvieglo sāpes muskuļos, attīra elpceļus, stiprina imunitāti. Tad lauru lapas satura ēteriskās eļļas, miecvielas, dzelzi, magniju, tāpēc lauru lapu novārījumu var izmantot matu skalošanai, lai novērstu galvas ādas problēmas. Liekot vienu lauru lapu zem spilvena, varot pasargāties no bezmiega un depresijas. Profilakses nolūkos lauru lapas var arī košļāt. Tās normalizē miegu, novērš bezmiegu, palīdz šlaka izvadīšanā, mazina holesterīnu un cukuru līmeni asinīs. Tomēr neuzmanīgi košļājot var savainot gļotādi, jo, protams, viņas ir sausas un tādas pāsas, ja. Tāda ir arī tāds īpašs recepts lauru lapu novārījums imunitātes stiprināšanai. Tur 15 lauru lapas, 300 gramos ūdens vār 5 minūtes, tad nostādina uz 3-4 stundām termosā un tad dzer pa biškitiņam, pa mazlietiņam, tātad tā lietošanas kūre ir ne vairāk kā 3 dienas pēc kārtas, dzer mazām porcijām. Darbojas kā urīndzenošs līdzeklis, pazemina cukuru līmeni asinīs, līdz pret parazītiem, palīdz atjaunoties pēc traumām, palīdz arī regulēt svāru. Ja šādu novārījumu atdzesē un sasaldē, tad ledu var izmantot, lai ar to norīvētu seju rītos un vakaros, it īpaši taukainu seju. Imunitātes stiprināšanai var pievienot arī citronu sulu. Tad vēl tādas receptūras bija, kad 4 lauru lapas uzliek, tātad iedomājieties sieviešu ikdienas tos ieliknīšus, biksīšus, bet bez spārniņiem, ja, tādus ieliknīšus. Viņiem noplēš to līmlapiņu nost, uz tās pielīmē klāt lauru lapiņas, 4, un uz katras uzpilina vienu pilieniņu šito lavandas eļļiņu. Tur bija rekomendēts lavandas, piparmētru vai eikaliptu ēteriskās eļļas. Es gribētu teikt tā, ka es laikam tikai lavandas ieteiktu, jo pārējās var tomēr kairināt ādu. Viņas tīrā veidā mēs parasti neizmantojam. Bet lavandas liek patiešo uz ādu, tā ka tur problēmām nevajadzētu būt. Pirmā reizē tātad pilieniņu uz katras tās lapiņas, viņas savā starpā iedarbosies un attīrīs no tā kā pielīmējot pie pēdām uz nakti, būs organisma attīrīšanas procesa. Es pateikšu godīgi, es neesmu to pamēģinājis, bet es to pamēģināšu un tad pateikšu tos rezultātus, kā man tas strādāja. Tā, kādas vēl es receptūras šajā te laikā atradu? Jā, protams, to, kad ņemt un dedzināt lauru lapu, un lai gaisa satīrītos. Protams, tur ir jādomā par to, lai te nekas neaizdegās un tā. Tāda ir arī sadzīves maģijā izmanto. Arī tādas receptūras ir. Piemēram, lai pasargātu mājokli no ļauniem gariem zem kājas lauča, paliek 3 lauru lapas. Tātad dedzinot lauru lapas dzīvokli attīra no negatīvām enerģijām, uzskatot, ka lapu dūmi nesīs veiksmi un pārticību. Lauru dūmi ieelpošana palīdz atslābināties, noņemt stresu, paaugstina koncentrēšanās spēju un uzmundrina līdzīgi kafijai.
Gadījumā, ja izkaltētas lauru lapas mājās nedeg, tas varētu nozīmēt, ka tur uzkrājies pārāk daudz negatīvas enerģijas. Tikai nevajag ar to pārspīlēt. Atcerēsimies, ka Nostradams un Pītīs Apolona templī pirms saviem pareģojumiem apreibinājās ar lauru lapu dūmiem. Viss ir labs, kas ir ar mēru. Vēl izmanto, lai piesaistītu bagātību, lauru lapu nesā naudas makā. Pirms tam to sagatavo ar īpašu rituālu palīdzību, aizdedzina zaļu sveci un kaut ko vēl tur saka, kādi tur bija tie teksti, tā kad jā, un uzzīmē rūnu fehu to zīmīti. Un tad tas sakāmais ir tāds, lai ar savu nodina spēku rūnu fehu nes manā dzīvē veiksmi un bagātību. Tāda ir atbilstošas krāsas marķieri. Kas ir atbilstošas krāsas marķieris? Uzzīmē uz lauru lapiņas rūnu fehu un ieliek to naudas makā. Lūk, protams, ir svarīgi arī, ka grūtniecības gadījumā, vai kad baro ar krūti lietot lauru lapu novārījumu nedrīkst, tāpat arī aknu, nieru un sirds slimību gadījumā lauru lapas jālieto ir uzmanīgi un nelielos daudzumos, un vispār viss ir jādara ar saprātu. Tas bija vairāk tā, ka, kas tad ir tā lauri, jā, un kāpēc par viņiem tik daudz runā, un kāpēc lauru vainags, jā. Lūk, tātad, bet kas tad ir tas dabas spēks Alepo ziepēs? Ir savienoti divi olīveļas bagātība. Tā ir bagāta ar E-vitamīnu, spēcīgs antioksidants, skvalānu, dabisks ādas mitrinātājs, polifrenoliem ar pretiekaisumu īpašībām, omega tauskābes atjauno ādas aizsargu barjeru, un ne jau velti olīveļa vidusjūras reģionā tiek godāta jau tūkstošiem gadu kā šķidrais zelts. Un tā, protams, labvēlīgi ietekmē ādu, un tas ir pat visur daudz un dikti aprakstīts. Un savukārt laureļas noslēpumi ir tie, kad ir antiseptiskas īpašības, novērš dažādas infekcijas, fungicīdas īpašības efektīgas pret sēnīšu infekcijām. Tātad pretiekaisuma iedarbība mazina apsārtumu un kairinājumu, un dzīvnieciskas īpašības pātrina ādas atjaunošanos. Un Krievu tautas medicīnā lauru eļļu jau izsenas tika izmantot locītavu, sāpju, muskuļu spriedzes, ādas problēmu ārstēšanai, un Alepo ziepes ir kā tādi divi dabas brīnumi vienā produktā - olīveļas maigums apvienots ar lauru eļļas dziedniecisko spēku. Un tālāk Alepo ziepju ietekme uz ādas veselību. Reku mums arī forši aizgāja kadrs. Tātad tie, kas ir tādi pierādīti ieguvumi. Pētījumi, kas veikti dažādās valstīs, tostarp arī Francijā, Itālijā, ir apstiprinājuši Alepo ziepju pozitīvo ietekmi uz ādas veselību. Piemēram, ir šīs antibakteriālās īpašības pierādīts, lauru eļļa satura komponents, kas efektīvi cīnās pret baktērijām, tostarp stafilokokus un propioni baktēriju akne, kas izraisa akni. Antioksidantu aizsardzība ir olīveļļa satura polifrenols un E-vitamīnu, kas aizsargā ādu no brīvajiem radikāļiem un videskaitīgās ietekmes. Un ādas barjeras stiprināšana arī ir pierādīta. Dabiskās taukskābes palīdz atjaunot ādas lipīdu barjeru, samazinot to mitruma zudumu. Un ir arī tādi novērojumi, dermatologi no dažādām valstīm ziņo par šādiem ieguvumiem. Ekzēmas ārstēšana. Franču dermatologā novērojuši, ka pacientiem ar atopisko dermatītu, ekzēmu, regulārā Alepo ziepju lietošana samazina niezi, apsārtījumu un ādas sausumu. Psoriozes kontroli. Krievu ārsti ziņo par psoriāzes simptomu uzlabošanos pacientiem, kas izmanto Alepo ziepes ar augstu lauru eļļas saturu. Tas ir 25 līdz 30%.
tādām ziepēm. Aknes samazināšanu itāļu pētījumos savukārt ir konstatēts, ka Alepo ziepju antibakteriālās īpašības palīdz samazināt aknes izpausmes, neizraisot ādas sausumu, kas bieži vien ir problēma lietojot citus aknes ārstēšanas līdzekļus. Un Alepo ziepes ir viens no retajiem tradicionāliem līdzekļiem, kura efektivitāti ir apstiprinājuši mūsdienu zinātniskie pētījumi. To iedarbība ir maiga, tomēr efektīva, kas padara tās par lielisku izvēli cilvēkiem ar dažādām ādas problēmām. Tā saka doktore Francesa Biači, Milānas dermatoloģijas institūtā. Un lūk, tā kā tas tiešām ir Sīrijas zelts, un kā tad pareizi mums ir jālieto Alepo ziepes. Tātad sejas mazgāšanai izmantojam tā, saputojam ziepes rokās, uzliekat uz mitras sejas ādas, maigām apļveida kustībām, izvairoties no acu zonas, rūpīgi noskalojiet ar ēdanu ūdeni. Ķermeņa mazgāšanai izmantojot tieši uz ādas vai arī ar sūkli, maigi iemasējot, ziepes veido tādas krēmīgas putas, kas efektīvi attīra un neizraisa sausumu. Var izmantot arī mātumu mazgāšanai, kā parasti ieberzējiet ziepes tieši uz mitriem matiem vai arī saputojiet rokās un tad uzklājiet, maigi iemasējiet galvas ādā un rūpīgi izskalojiet. Ja ir kādas ādas problēmas, visos gadījumos var arī to izmantot kā maskas, tātad ilgstošu laiku uzturēt. Noturēt ilgāk tās putiņas. Tad ir tādi padoma optimālai lietošanai. Tātad uzglabāšana. Pēc lietošanas novietojiet ziepes uz ziepju trauku ar labu drenāžu, lai tās varētu labi nožūt. Mitrā ziepju traukā atstātās ziepes ļoti ātri kļūst mīkstas. Jūs jau ziniet, kā tas ir ar dabīgām ziepēm arī. Saglabāšana. Alepo ziepes ar laiku kļūst tādas cietākas, bet tai pašā laikā viņas arī tādas jaudīgākas kļūst. Ja jums ir vairākas ziepes, uzglabājiet tās labāk vēsā, sausā vietā un tālāk no tiešiem saules stariem. Ilgmūžība, lai ziepes kalpot ilgāk pēc lietošanas, tās var sagriezt mazākos gabaliņos un izmantot pa vienai. Kāpēc pēc lietošanas? Tāpēc, ka pirmajā reizē viņas ir ļoti, ļoti cietas un drupenas, tad pirmo reizi nomazgājamies ar tām ziepēm, viņām kļūs mīkstāk tā maliņa un vieglāk būs sagriezt un viņas nedrupas. Un arī tiek franču skaistumkopšanas eksperti iesaka lietot Alepo ziepes vakarā, lai nakts laikā āda varētu pilnībā izmantot to barojošās īpašības. Un Marija Rossi, itāļu dermatoloģi, saka tā, ādas kopšana ar Alepo ziepēm ir vairāk nekā tikai higiēna. Tas ir rituāls, kas savieno mūs ar tūkstošiem gadu senu tradīciju un dabas gudrību. Lūk, tāds ir stāsts par Alepo ziepēm, un tālāk jau mēs varam lēnām pārvirzīties uz mūsu Grīnvalk akcijām, un jūt jau, ka mēs jau tuvojamies noslēgumam, bet vēl atkal esmu mazliet pārturējusi jūs laiku. Un tādēļ atvainojos jums, bet iesim tālāk. Kas tad mums vēl šomēnes ir paredzēts un kas paredzēts akcijā? Protams, ir akcija 2 par 1 cenu. Un šajā te akcijā mums ies 3 produktiņi, stikla tīrīšanas audums, speciāli izstrādāts stikla spoguļu un citu gludu virsmu tīrīšanai, neatstāja nospiedumus, švīkas, tie ir tikai ar ūdeni, bez ķīmiskiem līdzekļiem, virsmu kopšanas audums grīn, arī iet, 1 pēc 2 dāvanā,
Tas ir universāls audums, kas ir piemērots visdažādāko virsmu tīrīšanai. Sausā veidā var putekļus savākt un netīrums, savukārt slapjā veidā pilnīgi viss netīrums, tā skaitā arī taukus un ziepju nosēdums un vispārējo. Un pateicoties īpašai mikrošķiedru struktūrai, efektīvi notīra pilnīgi visus netīrumus un putekļus. Un audums spodrināšanai un pulēšanai, tas ir ideāls audums, kas piešķir virsmām papildus spīdumu pēc tīrīšanas, īpaši piemērots chromētām virsmām, stiklam, spoguļiem, nerūsējošam tērauda virsmām un, protams, arī automašīnu varam tīrīt, un tādēļ mēs viņu bieži saucam arī vai nu par glāžu dvieli, vai arī par automašīnu tīrīšanas audumiņu. Un, protams, ka visi šie audumi ir izgatavot no augstākās kvalitātes mikrošķiedras, kas ir videi draudzīgi, ilgspējīgi alternatīvi vienreizējiem tīrīšanas līdzekļiem. Kas tad vēl? Par pasūtījumu apjomu par 80 eiro mums ir dāvana optikas audums, par 120 ir avene un par 300 eiro ir 5-litrīgā kandiņa ar neitrālo trauku mazgāšanas līdzekli. Un tā ir tāda iespēja, kad var pamēģināt produktus, kurus nekad neesat mēģinājuši, jūs varat saņemt dāvaniņā. Un visiem webināru dalībniekiem liels paldies par jūsu izturību un to, ka jūs esat kopā ar mums. Un universālais audumiņš Lux dosies pie jums, ja jūs esat bijuši šajā te tiešsaitē un ierakstiet tagad esmu klāt savu sveicienu mums. Un dāvana tiks pievienota tavam nākamajam pasūtījumam. Tātad jūs taisat pasūtījumu, tajā pasūtījumā vēl pierakstat klāt, atgādinat, ka jūs bijāt webinārā, un tad pie šī pasūtījuma tiks pielikta dāvaniņa, tātad Lux audumiņš. Kas ir šī dāvaniņa tiem, kas nezina? Tā ir tāda īpaša blīva un mīksta mikrošķiedra, tā ir ļoti augsta absorpcijas spēja, tātad ļoti daudz šķidrums sevī uzsūc, piemērots ir visām virsmām, ilgmūžīgs un izturīgs, neskrāpē virsmas, un Lux audums arī ir savādāks kā grīna audums ar to, ka viņam ir tāds speciāls adījuma veids, aušanas veids, ka viņš ir tā kā tādās svītriņās, viena šķidrāka, viena biezāka, viena šķidrāka, viena biezāka, un tas veicina to, ka ļoti viegli izspiest šķidrumu no šī te auduma, līdz ar to arī nebojā virsmas, tad, ja jums, piemēram, tas ir specifiski tieši jūsu darbs ilgstošā veidā. Un, tā. Lūk, tātad tas jums visiem dāvanā. Liels paldies, ka jūs esat ar mums kopā un jau daudzus gadus izmantojat Grīnvalka produktus. Esam jau 20 gadus mūsu tirgu, un mums ir tūkstošiem laimīgi klienti un simtiem laimīgi konsultanti un mūsu sadarbības partneri, un mums ir vairāk kā 500 produktu veidu, un mēs, protams, turpināsim strādāt, lai tie būtu arvien vairāk un vairāk, un tie, kas neesat vēl mūsu pulciņā, mēs mūsu visus klientus aicinām pievienoties Grīnvalkam. Kādi ir šie te ieguvumi, jums noteikti pateiks mūsu jau esošie klienti un partneri, bet tā īsumā. Tas ir atbalsts rūpēs par savu un savu tuvāko veselību un vidi un nākotni, papildus ienākumu ģimenes budžetā, nemainīga 30% atlaide katram pirkumam, 50% atlaide pirkumam tavā dzimšanas dienā, un vēl klāt saņem dāvanas un dažādas bonusus, ko pēc tam var pārvērst arī Grīnvalka produktos. Nākamais webinārs ir 30. septembrī 2020. latviešu valodā, 19. krievu lietuviešu valodā. Nākamajā mēnesī mēs, protams, atkal iepazīstināsim ar kādiem jauniem produktiem.
padomājiet, ko jūs jaunu gribētu uzzināt, un tad līdz mēneša vidum atrakstiet uz Greenwalk, tad es par to parūpēšos, lai kaut ko jaunu uzzinātu par to visu un jums pastāstītu. Un, protams, kad oktobra webinārā domāsim kaut ko par rudens tīrīšanas plāniņiem. Un skatīsimies, ja kādas jau īpašās tās sezonas atlaides būs. Un pasūtījuma veikšana mums ir Greenwalk veikalā, greenwalk.eu, vai arī var sazināties pa tālruni. Piegāda visā Latvijā 1 līdz 3 darbdienu laikā, un pasūtījumiem virs 50 eiro ir bez maksas piegāde. Ja jums ir kādi jautājumi, droši varat saņemt individuālu konsultāciju, sazinieties uz e-pastu vai arī pa telefonu. Un paldies jums par uzmanību. Uz tikšanos nākamajā webinārā. Un lai jums skaists šis vasaras noslēgums, pēdējās dienas, lai jauki un ar prieku visi var atgriezties savās darba vietās, skolās, bērndārzos, palaist savus mīļos ar drošu sirdi un lai izjūtām vēl skaistu vasaras laiku, pēc tam atvasaras laiku, un lai tad jau tiksimies septembra beigās, un tad skatīsim, vai bija taisnība par tiem 25 grādiem un ļoti silto laiku, kas mums ir paredzēts septembrī. Bet pavērojiet apkārtni un pavērojiet gaismu. Saulēkta un saulrieta laikā varbūt arī jūs pamanīsiet, ko citādāku un īpašāku. Pavērojiet vispār ārā kā līst, pavērojiet kāda gaisma ir tad, kad nelīst, un pavērojiet, kas notiek jūsu sirdīs. Vai tajās ir prieks, vai tajās vēl ir snauda. Mostamies, jaunā pasaule ir klāt. Lai jums viss skaisti, un tiksimies jau atkal nākošajā mēnesī, septembrī, ražas mēnesī, cāļus skaita rudenī. Ko mēs būsim sadarījuši par šo laiku, tad jau tos rezultātus redzēsim rudenī. Tā, un uz tikšanos jau nākošajā mēnesī. Tā.